Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, mūziku un modi, par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 4. sērija, 1959. 60. gads, tautas skaitīšana, cūkopis Antons Bārtulis, skaņuplašu veikals Kirovielā, Mihails Tāls pasaules čempions, cīņa pret sliktu gaumi. Studijas viesi Aivars Berķis un Ivars Mazurs. Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienībā notikusi visai iespaidīga migrācija. Arī dzimstības un mirstības dati liecina par lielām izmaiņām. Tāpēc tiek nolēmts 1959. gadā veikt tautas skaitīšanu. Arī Latvijā. 15. janvāris. Sākusies Vissavienības tautas skaitīšana. Pilsoņi pasažieri klāt skaitītājiem. Kad statistikas kalpi savu darbu bija paveikuši, uzzinājām, ka 59. gadā Latvijā saskaitīti 2 458 iedzīvotāji, no kuriem 44% bija vīrieši. Starp citu, no 105 līdz 109 gadiem veci bija 18 iedzīvotāji, bet no 110 līdz 114 tikai viens. Arī šie jaunie pilsoņi sagaidījuši skaitītāju. Kā jums rēķināt dienās vai nedēļās? Šoreiz vēl atbild māte, bet kad Ilga un Jānis paaugsies, varbūt paši kādreiz dosies skaitītāju gaitās. 1959. gadā Krišjāņa barona un Lāčplēša ielu stūrī tiek atvērts jauns veikals – mākslas grāmata. Atklāšanas laikā par simbolisku pirmo pirkumu kļūst fotoalbums Rīga. Vēlāk šis veikals kļūst par savdabīgu centru, kas pievelk ikvienu, kas kaut nedaudz interesējas par mākslu un uzskata sevi par inteliģentu cilvēku. Rīgā atvērts jauns veikals – mākslas grāmata. Pats modernākais republikā. Te bagātā izvēlē grāmatas visdažādākajās valodās un nozarēs. Sākumā veikalā iegādājamas Čehoslovākijā drukātās grāmatas ar dažādu mākslinieku darbiem. Vēlāk parādās arī Latvijas mākslinieku albumi. Lielu interesi izraisa Japāņu mākslinieku darbi. Veikalā var iegādāties arī reprodukcijas. Tie gleznotāji, kas albumos nav iekļuvuši, veikali var izmantot, lai pārdot savu darbu oriģinālus. Pārsvarā nelielu zīmējumu vai pastkaršu veidā. Māksla pieder tautai. Šo teicienu atkal atceramies, kad mūsu zemē atzīmējam pirmo mākslinieku dienu. Mākslas dienu pamatīdeja ir tuvināt māksliniekus un mākslu kopumā vienkāršajām tautas masām. Tomēr vēlākajos gados mākslas dienas Latvijā izvēršas par brīvās domas dienām, un to popularitāte pieaug tik tālu, ka ik viens uzskata par savu pienākumu tajās piedalīties, kā dalībnieks vai arī kā skatītājs. 1959. gadā Rīgā viesojas Nikita Hruščovs un Vācijas Demokrātiskās partijas līderis Valters Ulbrichts. Atceļā uz lidostu Arvīds Pelše iemanās Hruščova mašīnā, un viņa diskrētā saruna noveda pie vēlākā bēdīgi slavenā Latvijas komunistiskās partijas plēnuma, kurā izrēķinās ar latviešu vadošajiem kadriem augstākajos saimnieciskās un partijas dzīves ešalonos. Tūkstošiem rīcinieku 9. jūnijā bija pulcējušies lidostā, lai sagaidītu Vācijas Demokrātiskās republikas partijas un valdības delegāciju. Šķiet visa Rīga izgājusi ielās, lai sveiktu draudzīgās vācu tautas delegāciju un biedru Hruščovu. Šajā gadā Arvīds Pelša kļūst par Latvijas komunistiskās partijas līderi un jūlija plēnumā uzsāk aktīvu buržuāzisko nacionālistu vajāšanu. Biedri Berklaus un Krūmiņš zaudē amatus un tiek pārcelt uz citiem PSRS rajoniem. Tomēr visievērojamākais ortodoksālā Pelšas darbs ir līgo svētku aizliekšana. Ar līdzpilsoņiem Pelša pārsvarā kontaktējas krieviski, tomēr sastopam arī izņēmumi. Labu apetīti, novēlēja Arvīds Janovičs kādai VF strādniecei. Čevo, atbildēja strādniece. Līdz 1959. gadam skaņuplates varēja iegādāties atsevišķu veikalu specializētās nodaļās. Jaunais veikals Kirovielā 77 uzsāk jaunu ēru.
skaņu plašu tirzniecībā. Rīgā Kirova ielā atvērts jauns skaņu plašu veikals. Šeit pircēji var iegādāties ap 700 dažādu mūzikas darbu. Kādu traucē, varat noklausīties atsevišķā kabīnē. Veikalā iegādātās melodijas skanēs arī jūras plašumā, rotaļādamās ar viļņu šalkoņu. Rīgas skaņu ierakstu un skaņu plašu fabrika, arī vēlāk melodija, platas izdošanas mēnesi un dienu iepriekš nereklamēja. Un tomēr visiem cilvēkiem neskapēc kļuva ātri vien zināms, kurā dienā un kurā stundā deficītā skaņu plata parādīsies veikalā. Raimondam Paulam bija vislielākā piekrišana, un tomēr ar deficītu bija zināmas problēmas. Lielu rindu un cilvēku aktīvas plūsmas gadījumos skaņu plats pārdeva tepat pie kases. Saka, samaksā, saņem savu eksemplāru un esi brīvs. Turklāt katrās rokās pārdeva tikai vienu eksemplāru. Arguments, ka jūs varat samaksāt uzreiz pa visiem 10, nedarbojās. Jo pirmām kārtām jūs noturēja vienkārši pa vientiesi, otrām kārtām uzskatīja pa spekulantu, kas katru nopirkto skaņu plati uzsitīs gaisā vismaz pa divkāršu cenu. Vēl viena negatīva īpašība bija skaņu plašu fabrika, tā saucamie kvalitātes pārbaudes dienesti, kas katru vinila disku tvēra ciešā 10 pirkstu tvērienā un braukāja ar adatu pa to šurpu turpu. Rindu gadījumā jūs nevarējāt palūgt nomainīt savu sabojoto eksemplāru pret kādu citu labāku. Ārzem mākslinieku diski vismaz mūsdienu izpratnē bija jāuzskata visi par pirātiskajiem, jo Padomju Savienībā nebija pieņemts šis te uzskats, ka ir jāprasa atļauja un kur nu vēl jāmaksā par darbu izmantošanu kaut kādam matainam rietumu ekstrēmistam, lai gan bija arī savi izņēmumi. Piemēram, pirmie, kas saņēma autora atlīdzību par savu skaņu plašu pārdošanu Padomju Savienībā, bija tieši grupa The Rolling Stones, un tas notika 1975. gada 4. jūnijā. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat-Telekom. 50. gadu beigās tiek atzīta piena labvēlīgā ietekme uz organismu. Tāpēc 1959. gadā 1. līdz 4. klašu skolēniem viena glāze piena pienākas bez maksas. Tas nu jādzer visiem, neatkarīgi no tā, vai garšo, vai šķiet pretīgs. Šis saldais piens domāts mūsu mazajiem. Pašlaik Padomju Latvijas skolās 1. 4 klašu audzēkņiem ikdienas bez maksas izsniedz krūzi veselīgā dzēriena. Jau tagad 70 000 bērnu izjūt šo gādību. Zvans aicina tās augtajā piena brīvstundā. Rīgas 49. vidusskolas pirmklasniekiem tas gluži pa prātam. Nu kā, Inese? Man piens labāk garšo skolā, tāpēc, kad es esmu ar daudz bērniem kopā. Un kā tev, Igor? Cik savādi man mamma priekš piena naudu nedod, bet skolā es pienu dzeru. 1959. gadā rūpnīca Sarkanā zvaigzne uzsāk jauna mopēda Rīga 1 ražošanu. Turpmāk gan braucēji mopēdus uzlabo, pareizāk uzlabo to izpūtējis. Un vismaz pēc spalgā, šarmuļus uzzinošā trokšņa var noteikt, kurā virzienā tobrīd devās braucējs. Nobraukt uz mopēda 10 000 kilometru nav viegli. Bet kā lai citādi pārbauda šīs sarkanās zvaigznes ražotās mašīnas? Šā gada 15. augustā izbraukuši, vīri tieši uz Rīgas atbrīvošanas 15. gada dienu bija klāt. Vispirms velosipēdiem parādās piekaramie motori, bet vēlāk arī mopēds Rīga 1, kam jau izgatavots speciāls rāmis un motors ir iekļauts bāzes komplektācijā. 1959. gadā aizsākas sabiedrisko kārtības sargu kustība. Turpmāk gan gaišās, gan tumšās ielās mēs varam novērot privātā ģērbtas ļaužu grupiņas ar īpašām roku saitēm. Viņu pienākums ir modri raudzīties, lai līdzpilsoņi uzvestos kārtīgi. Rīga. Pilsēta, kuru mīlam,
ar kuru lepojamies. Ne pienākums, bet sirdsapziņa aicinājusi daudzus rīdziniekus stāties brīvprātīgo kārtības sargu rindās. Ikvienam aktīvam pilsonim, nemaz nerunājot par komjauniešiem un partijas biedriem, ir jābūt arī kārtības sargam. Tomēr kārtības sargi tik tiešām ir brīvprātīgie, jo par dežūrām var iegūt papildus brīvdienas, un pats dežūra process dažreiz izvēršas par interesantu piedzīvojumu. Kārtības sargi parasti nodarbojas ar sadzīves nekārtību likvidēšanu. Ja ielās ālējas dzērāji, ja vīrs ar sievu nevar satikt, nepieciešams izsaukt tieši kārtības sargus. Turklāt presa atspoguļo visus svarīgākos sadzīves varoņdarbus, saucot īstajos vārdos ne tikai kārtības sargus, bet arī atskurtuvēs un īslaicīgajā piespiedu darba dienestā nonākušos kārtības traucētājus. 1959. gadā sāks lieties jaunais dzīvojamo māju masīvs Āgenskalnā un Tirzas ielā. Atšķirībā no Staļina laika kapitālajām būvēm, šīs mājas piedāvā mazākus dzīvokļus nelielām ģimenēm. Rīgā Āgenskalna priedēs aug kvartāls ar 1000 dzīvokļiem, bērnu dārzu, veikaliem, kafēnicu. Septiņgade tikai rīdziniekiem vien dos 900 000 kvadrātmetru dzīvojamās platības. Straujiem soļiem mūsu tauta iet pa ceļu, ko tālredzīgi nospraudis dižais Ļeņins. Kaut arī jaunajos dzīvokļos mazs ir viss, gan virtuve, gan istabas, gan koridors, tam nav nozīmes, jo dzīvokļa rindas strauji aug. Varbūt tādēļ šīs ir pēdējās padomju laikā pamatīgi no ķieģeļiem būvētās mājas. Savukārt no sabiedriskiem objektiem ar kultūras nozīmi jāpiemina 59. gadā atklātais piemineklis Daugavmalā 1905. gada varoņiem. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma, šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. 800 gadus Rīga ir iedvesmojusi ne tikai rīdziniekus, bet visu Latvijas tautu, Eiropu un pasauli. Alderis svētkiem dāvina Rīga 800 alu, un no katras jūsu nopirktas pudeles 1 centim tiek nodot Rīgas pilsētas sakārtošanai un svētku organizēšanai. Būsim atverti svētkiem, lai Rīga iedvesmo mūs. – 1960. gadā Olimpiskās spēles notiek Romā. Ierasti daudz Latvijas basketbolistu ir PSRS izlasē – Valdis Muižnieks, Jānis Krūmiņš, Maigonis Valdmanis un Cēzars Ozers. Bruno Habārovs pārstāv Latviju paukošanā ar špagu, un vēl par mūsējo varētu uzskatīt arī Elvīru Ozoliņu, lai gan tolaik viņi ir Ļeņingradas iedzīvotāji. 4 sudraba un 2 bronzas medaļas uz Rīgu atveda mūsu republikas sportisti. Lūk viņi! Bruno Habārovs, Cēzars Ozers, Jānis Krūmiņš, Valdis Muižnieks un Maigonis Valdmanis. Olimpieši no Romas atgriežas ar lidmašīnu, un sagaidītāji viņus sveic Spilvas lidostā. Savukārt Latvijas iedzīvotāju ērtībām, jo pārsvarā taču ļaudis pārvietojas pa daudz lētāko dzelzceļu, 60. gadā tiek atklāta jaunā centrālā stacijas ēka. Mirdz un laistās modernā ēka, ar kuru varētu lepoties ikviena lielpilsēta. Šo telpu mājīgumus pavadīs tālos ceļos rīdziniekus, ērti un patīkami te jutīsies arī viesi.
Socialistiskā darba varoņus Padomju Savienībā ciena. Ja zelta zvaigzne saņemta divreiz, varoņa dzimtajā ciematā tiek uzstādīts viņa krūšu tēls. Dzīvam esot. Marta Semule, divkārtējā socialistiskā darba varone. Šodien viņas dzimtajā ciemā Galgauskā tiek atklāts monuments, kas stāsta par viņas raženo darba soli. Taču vispopulārākais socialistiskā darba varonis Latvijā ir Dobeles rajona Padomju Saimniecības kaķinieki cūkopis Antons Bārtulis. Bet tagad uz īsu brīdi iegriezīsimies Dobeles rajona Padomju Saimniecībā kaķinieki. Gadā izaudzēja 3000 bekonu. Tāds bija socialistiskā darba varoņa Antona Bārtuļa solījums. Un solījums pārsniegts. Valstī nodots 4000 cūku. Izcilā sivēnu audzētāja Lūcija Pūcēna nodod atkal jaunu audzēkni Bārtuļa rokās. Viņš bija vispirms brigadieris Krāslavas rajonā, pēc tam kolhoza priekšsēdētājs Krāslavas rajonā. Izglītības viņam nekādas nebija, viņš bija pamat izglītību. Tad viņš atnāca uz kaķeniekiem un tika iecelts par posmā vadītāju 3 cilvēku cūkopēju posmā. Zināt un pateikt īstenībā nevar iten nekā, jo mēs nezinām, ko šie 3 cilvēki darīja, cik viņiem bija jādara, vai viņi gādāja arī paši barību, vai viņi to gatavoja, vai tā bija kaut kas cits, vai neko par to nevar spriest. Vienkārši mēs zinām un varam ticēt, ka Bārtulis droši vien bija centīgs cilvēks, droši vien, ka strādāja centīgi, bet bija vajadzīgs šīs varonis, kuru sūtīt uz visiem konferencēm, un tad tur stāsta anekdotes, kad viņš aizbraucis Maskavā, tad viņam viens cits delegāts vaicājis, "Ti vistupiši?" Bārtulis atbildējis, "Nā, caukas baraju." Un, piemēram, avīzē jūs nekad tajā laikā nevarējāt izlasīt, cik kolhozā novākts pavisam, cik bijusi raža pavisam kolhozā, nerunājot par valsti, bet bija, ka lūk, šinī laukā nokulti 30 centneri no hektāra un tur fotografēts un tā tālāk. Kā taisīja fotogrāfijas, teiksim, lika brigadieriem notupties uz ceļiem Rudzu laukā, un tad, kad fotografēja vai filmēja, Rudzi viņam bija līdz ausīm, un izskatījās, ka lauks ļoti skaists. 50. gadu vidus bija laiks, kad Latvijas lauksaimniekus piespieda blēdīties. Tā laika pastāsts. Avīzē publicēta fotogrāfija, kurā Hruščovs ar Bārtuli pozē cūku ganāmpulku vidū. Zem fotogrāfijas lasāms paraksts. Bārtulis un Hruščovs kopā ar cūkām. Hruščovs 3. no labās. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1960. gada 1. maijā padomju iznīcinātāji notriec Amerikas Savienoto Valstu spiegu lidmašīnu. Pilots Francis Harijs Powers katapultējas un sasniedzot zemi tiek nekavējoties arestēts. Arī Rīgas darba kolektīvos notiek protesta mītiņi, kuros dalībnieki viens otru uzmundrina ar transparentiem. Ņepoddaģimsa provokācijām imperialistov. Baložus mēs mīlam ne tikai tāpēc vien, ka tie ir skaisti. Mēs mīlam tos tādēļ, ka viņi simbolizē mieru un gaišo rītdienu. Bet melnie imperialisma kraukļi ar zemisku viltu mēģina atdzīvināt kara rēgu. Lūk, ar kādiem aparātiem gaisa paraugu uzņemšanai tie lido pie mums. Amerikāņu kara lidmašīnas bandītiskais iebrukums atdūrās pret tērauda dūri. Visu nosodītais Powers Padomju Savienībā tomēr ilgi neuzkavējis. Jau nākamajā gadā viņa apmaina pret latviešu izcelsmes padomju izlūku Rudolfu Ābelu, ko 1957. gadā apcietināja Amerikas Savienotajās valstīs. Biedrs Hruščovs asi nosodīja Amerikas kara histēriķu naidīgo izliecienu. Padomju valdība nelokāmi cīnīsies, lai šādiem agresīviem aktiem darītu galu uz visiem laikiem. 1960. gadā pēc mača ar Mihailu Botviņņiku Latvijas šahists Mihails Tāls kļūst par jaunāko pasaules čempionu šaha vēsturē. Maskavā. Puškina teātrī gigantiskā mačā jānoskaidro mūsdienu absolūti labākais šaha mākslas pārstāvis. Sacensību par pasaules čempionu nosaukumu uzsāk pretendents uz šo augsto titulu Mihails Tāls Rīga un līdzšinies čempions Mihails Botviņņiks Maskavā. Ne visiem laimējies iekļūt zālē, toties te katru gājienu var komentēt, cik skaļi vien tīk.
Preses centrā speciāli korespondenti steidz pārraidīt jaunākos gājienus. Halo? Rīga klausās. Partijā sarežģīts stāvoklis. Lūdzu, diktējiet. Maskavā jau pavasaris. Bet viss liecina, ka turnīrs turpinās. Mačs pārņēmis savā varā jau itin visus. Lai kļūdu par pasaules čempionu, Rīgas lielmeistaram jāiegūst tikai puspunkts. Pret tik spēcīgu pretinieku tas nav gūstams viegli. Pasaules čempions Botviņiks 17. gājienā piedāvā neizšķirtu un kļūst par ekščempionu. Pasaules čempions tagad ir Tāls. 23 gadus vecais rīdzinieks komjaunietis Mihails Tāls kļuvis par mūsu planētas šahistu numur 1. 1960. gadā popularitātes viļņa virsotnē tiek uznests Latvijas estrādes mākslinieces Daļā dzimuma pārstāvis. Tās ir komponista un dziedātāja Elga Īgenberga un māsas Vambūtes. Dueta pastāvēšanas laikā Regīna rūpnīcas skaņu plašu atskaņotāja cehā montē patafonu motoriņu Kronšteinus, bet viņas māsa Lolita vēl mācās mūzikas skolā. Paklausties man visjaunāko dziesmu veltītu jaunajam gadam. To izpildīs māsas Vambūtes. Mēs nu pat iepazināmies ar komponisti Elgu Īgenbergu. Šodien prieks un jautrībā, sirdī meklē mājas, visus vieno draudzībā, laimē acis mīl. Toreiz jau estrādes ansambļi ne tuvu nebija tik daudz, kā to ir tagad. Toreiz bija daudz mazāk, un arī mēs spēlējām pavisam citu mūziku. Nevajag atcerēties, ka tie bija 50. gadi. Vēl nebija Beatlu. Vēl nebija tā saucamais pops un roks, nekā vēl nebija. Un izrādās, ka cilvēki, kā jau tas bija jau pirms kara bijis Amerikā un citur, cilvēki dejoja pie džeza mūzikas. Un tad viss sākās 1954. gadā, kad mēs sākām strādāt Rīgas elektromehāniskās rūpnīcas klubā, tā sauktajā armatūrā. Un tā arī tas nosaukums iegāja tautā. Un tā mēs arī bijām pazīstami kā armatūras orķestris. Mums vienmēr bija apmeklētāji pilns. Lai gan balvas nekad nebija līdz rītam, tas laiks jau bija garām. Pēc kāda laikā tas tā notika, jo pa naktīm nedrīkstēja staigāt, bija tā saucamā komendanta stunda. Un te taisam šeit tā saucamajā armatūrā es pirmoreiz arī satiku pazīstamo mākslinieci Margaritu Vilcānu, ko vēl es varu atcerēties arī sadarbību ar aktieru Arnoldu Liniņu, kurš toreiz dziedāja ļoti pazīstams Elgas Īgenbergas dziesmas. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1960. gadā sākas masveida kustība pret sliktu gaumi. Ja pārējā pasaulē no kruzuļiem un špicēm atsakās drīzāk modes dēļ, tad Padomju Savienībā tos uzskata par buržāziskās dzīves atribūtiem. Un vēl uz kartona zīmētie baltie gulbīši. Tie ir ne tikai bezgaumīgi, bet arī maksā ļoti dārgi – no 92 līdz 189 rubļiem. Tā, nu mēs esam izstādē, kur esot sliktas un labas gaumes paraugi. Piedodiet, biedri skatītāji, bet kāpēc daži no jums sarkst, citi smaida, vēl citi dziļdomīgi klusē? Labi, neizteiksimies, par gaumi taču nestrīdoties. No dzīvokļiem tiek aizvākti ne tikai sienas paklāji un vecmāmiņu izšūtie putekļu lupatu maisiņi, bet arī pamatīgās un neglītās senlaiku mēbeles. Izturīgie koka skapji un smagie rakstāmgaldi tiek skaldīti un zāģēti, bet ja tādā veidā mēbeles sasmalcināt nav iespējams, tie vienkārši tiek izmesti mēslainē. Dzīvokļos ienāk no vieglām un gaumīgām skaidu plašu konstrukcijām veidotas mēbeles. Mūsdienīgi, funkcionāli, ērti. Tā bija raidījumu cikla 20. gadsimts postskriptum 4. sērija, 1959. 60. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1961. 63. gads. Dzintaras maržas aerosolos, piemineklis Pēterim Stučkam,
Paneļa mājas Juglā, Hamletā filmējas Elza Radziņa, jonizētais piens. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei!